Čau visiem! Šajā video es jums vēlos parādīt, kā es pinu savus matus, kādas frizūras es taisu. Tātad šodien es filmēju video, kurā es jums parādīšu dažādas matu frizūras. Un Instagramā es biju ielikusi bildi arī, un tur bija copi man. Un jūs ļoti daudz meitenes rakstījāt, kā Brenta uztaisīja to copi. Un tad arī šajā video es arī parādīšu to un vēl dažas frizūras. Vispār, cik es sevi atceros, pārsvarā es esmu vienmēr gājusi ar izlaistiem matiem. Un 1. 2. klasītē, kad mamma parasti no rīta pina frizūras, tad pēc 1. stundas es uzreiz izjaucu matus un staigāju ar vaļā. Jo kaut kā, es nezinu, laikam man nav patikuši sapīti mati, lai gan tagad es skatos tām meitenēm, kas pina matus un abrīnoju. Kā pati es tagad esmu tikai sākus trenēties, taisīt frizūras, jo agrāk es to ļoti reti, kad taisīju varbūt asti, es nezinu, bizi sapinu, un tās ir arī visas manas frizūras, bet tagad es mēģinu, teiksim, skatos YouTube kaut kādus video, vai arī Facebookā, kur kāds dalās ar kaut kādām matu frizūrām, un tad cenšos to atkārtot. Un tā kā šī video es jums parādīšu, ko es esmu iemācījusies, gribu pateikt to, ka šīs frizūras ir arī, manuprāt, ļoti vieglas, tā kā es noteikti domāju, ka jūs varēsiet to atkārtot. Un kā saka, mati ir meitenes rota, un tam es piekrītu. Man liekas, meitenēm ir jāstaigā gan ar izlaistiem matiem, gan arī sapītiem, jo tomēr, lai ir tā dažādība. Lūdzu, nerakstiet komentāros, ka tā nav frizūra vai ka jums nepatīk tā frizūra. Es varu uzklausīt jūsu viedokli, bet tomēr es jums rādu tādas matu frizūras, kādas māku uztaisīt un kādas man liekas skaistas. Priekš frizūrām būs nepieciešama laka, jo tomēr es nezinu, kāda jums matu, bet, teiksim, man ir slīdeni, un tas nozīmē, ka frizūra man ļoti ātri, teiksim, izjūgs. Būs nepieciešama šāda ķemīte. Protams, var izmantot jebkādu, bet man ir tieši šāda, ar kuru es sakasīšu saknes, lai iegūtu apjomu, un arī var pārlīt taciņu. Tad man ir mazās sprādzītes manu matu tonī, un tad man ir daudz šādu te brūnu gumiju. Šīs man patīk ar to, ka ir ļoti noturīgas frizūras, tik ātri neizjūg. Tātad, kā jau redzat, nekas daudz priekš frizūrām nav nepieciešams. Ko tur garu runāt, sāksim?
man notika maza ķibelīte un izlādējās kamera, tāpēc lūdzu piedodiet, ka atkal ir tāds apgaismojums, lai gan es tagad esmu uzlikusi īlētu un ir koša gaisma, bet vienalga apgaismojums ir mainījies, tā kā lūdzu piedodiet. Tā reizēm mēdz gadīties, ka kamera izlādējas visnegaidītākajā brīdī. Lūk, šādi izstāsta mana pēdējā frizūra. Lūk, šāds bija visas manas frizūras, kuras jums šodien gribēju parādīt. Ceru, ka jums patika, jo, manuprāt, tas nav nekas grūts, bet izstās pilnīgi savādāk nekā izlaisti mati. Tā kā ir vērts pamēģināt arī jums. Man jau laikam visvairāk patika šīs bizītes, jo it kā es jums parādīju, piemēram, divas frizūras, kur ir tā kā astes, bet katra no frizūrām izstās pilnīgi savādāk. Viena, teiksim, izstās elegantāk, otra netik. Rakstiet lejā komentāros, kur no frizūrām jums vislabāk patika, jo es lasu komentārus, tā kā droši rakstiet, es jums atbildēšu. Tāpat arī rakstiet komentārus, ja jūs gribat redzēt vēl vienu video, kurā es rādu frizūras. Tā kā man būs stimuls mācīties, taisīt frizūras, jo ikdienā vispār es to tik bieži nedaru. Spiediet pirkstiņus augšā un rakstiet komentāros, ja jūs gribat redzēt otru video. Tāpat arī, protams, subscribējiet manam kanālam un nospiediet uz zvaniņu, lai pirmais redzētu manu video. Bet ceru, ka kopumā jums patika šis video. Ziniet, ka es visus jūs ļoti mīlu. Ar mīlestību jūs un Brendavī. Atā! Tā reizēm mēdz gadīties, ka kamera izlādējas Es nevaru izrunāt. Visnegaidītākajā brīdī. Visnegaidītākajā.